Esiet sveicināti Latvijas neredzīgo biedrības jauniešu organizācijas podkāstu sērijas Starp redzi un mums podkāstu 5. epizodē. Šodien runāsim par tehnoloģijām, kā neredzīgi cilvēki izmanto dažādas tehnoloģijas. Tātad šodien runātāji būs Aleksejs, sveiki! Sveicināti! Runāšu es, Alise, sveicināti, un jautājumus uzdos Laura. Jā, sveiki! Tad varam sākt. Kādas tehnoloģijas ir pieejamas neredzīgiem cilvēkiem? Es domāju, visplaši izmantota tehnoloģija ir ekrāna lasītājs, kuru izmanto ekrāna lasītāji, jo viņi ir dažādi un vairākas tādas programmas, ar kuru palīdzību var nolasīt tekstu no ekrāna, no datora vai mobilā telefona un arī citām ierīcēm. Un arī palielināmās lupas, tas ir vairredzīgi cilvēki vairāk izmanto, kuriem ir redzes traucējumi, nepilnais redzes zudums vai neredzība, bet ir kaut kāda atlikums, un var palielināt ekrānu vajadzīgā lielumā, un tad arī saskatīt burtus vai tur kaut krāsas tur vēl, un tā tālāk. Jā, tā tad ir arī ļoti daudz tehnoloģiju ar runas funkciju, ļoti daudz tehnikas, ko sauc par tiflotehniku, tātad svāri ar runas funkciju, termometri, gan ķermeņa, gan tādi, kas nosaka āru temperatūru. Arī ir daudz tehnoloģijas ar braila raksta izmantošanu, piemēram, braila displejs, jeb tautā to sauc par braila rindu, arī pulksteņi ar braila ciparnīcu, ir arī pulksteņi ar runas funkciju, tātad ļoti daudz dažādas tiflotehnikas, lai atvieglotu neredzīgu cilvēku ikdienu. Un kuras no šīm tehnoloģijām izmantojat jūs? Varbūt sāksim ar tevi, Alis. Jā, tātad datorā man ir ekrāna lasoša programma, tāpat kā telefonā. Nesen dabūju braila displeju, aktīvi izmantoju pulksteņus ar runas funkciju, un, protams, pie tiflotehnikas arī var pieskaitīt balto spieķi, neatņemumu sastāvdaļu neredzīgu cilvēku ikdienā. Paldies! Jā, es izmantoju ļoti daudz, strādāju ar datoru, ja tas ikdienā izmantoju un pārsvarā lietoju programmu ekrāna lasītāju NVDA, Non-Visual Desktop Access, kas ir programma bez maksas. Viņu var lejuplādēt no interneta, mājaslapas un instalēt datorā. Pielikt klāt sintezātoru, instalēt. Sintezātoru es izmantoju SPIC TTS. Tas ir vecs sintezātors, bet viņš diezgan ātri strādā un arī vairākas valodas, priekš vairākam valodam, lai, piemēram, angļu, latviešu, krievu valodas, lai viņš automātiski mainītu balsīs. Vēl klāt izmantoju papildinājumus, tādu kā Dual Voice. Un arī telefonā ir ekrāna lasītājs Talkback. Tur arī labi izmantot tādu papildinājumu, kurš arī programmiņā atsevišķi instalējas AutoTTS, kurā arī maina balsis automātiski. Piemēram, ja ir teksts angļu valodā, tad viņš automātiski nomaina un lasa angļu valodā. Tad es arī ikdienā izmantoju baltu spieķi. Es nezinu, vai viņu var arī teikt, ka tā ir tehnoloģija. Un baltu spieķi izmantoju. Suni pavadoni laikam nevar nosakt par tehnoloģiju, bet arī ikdienā pārvietojos arī ar suni pavadoni. Izmantoju navigāciju, ja vajag pārvietoties, piemēram, nepazīstamās telpās, apkārtnē, tad lietoju navigāciju tādu, kā viņu sauc. Aizmirsu pēkšņi. Man telefona viņa ir uzlikta, kad ir vajadzība, tad es viņu atvēru un tad lietoju.
Viņa strādā caur internetu un arī tikai ar GPS palīdzību. Ļoti interesanti. Jā, tātad ir daudz un dažādas iespējas. Un kā šīs tehnoloģijas palīdz jūsu ikdienā? Varbūt sāksim ar tevi šoreiz, Aleksej. Ikdienā man, tā kā es daudz strādāju ar datoru, lasu dokumentus, tekstu, grāmatas, mācībām, un tad arī vajag citreiz pārveidot PDF, piemēram, formātā dokumentu, kurš izveidots attēlu veidā. Tad arī ir speciāla programmiņa, kura ļoti labi palīdz tāda eBay Fine Reader programma. Ar viņu palīdzību var attēla dokumentu pārveidot lasāmā formātā, teksta formātā, lai šī ekrāna lasītājs varētu šo tekstu nolasīt. Un es varētu viņu saprast, šo informāciju. Alisa? Jā, tā tad visvairāk palīdz dators un telefons. Kā jau Aleksejs minēja, mācības ļoti, ļoti daudz izmantoju datoru, tāpēc, ka, protams, braila rakstā nav pieejama informācija, kas ir vajadzīga mācībām, un tad to visu ir jālasa ar datoru palīdzību elektroniskā formātā. Un ekrāna lasošā programma, es izmantoju JAWS, biežāk nekā NVDA, un šī programma ļoti palīdz ikdienā nolasīt materiālus, uzrakstīt darbus, orientēties internetā. Un bez šīs programmas, vai JAWS vai NVDA, ja nebūtu abu šo programmu, tad nebūtu iespējams arī izmantot datoru neredzīgam cilvēkam. Tāpat arī telefonu izmantoju ikdienā navigāciju. Un, protams, lai sazinātos ar apkārtējiem cilvēkiem, teiksim, ļoti palīdz runājušā programma, Voice Assistant man ir. Un arī telefonā pārvietojuši internetā, lasu audio grāmatas, un tam visam vajag runājušo programmu. Arī pulkstenis ar runas funkciju palīdz man darbā, jo man ir laika ierobežojums, teiksim, tam darbam, ko es daru, un man ir jāpaskatās tātad laiku. Tad uzreiz pulkstenis ar runas funkciju ir liels palīgs. Ir arī telefonā, tas programmas ir dažādas. Es, piemēram, izmantoju šobrīd Google Lens, kur var atpazīt arī tekstu telefonā. Piemēram, ir mājās kaut kāds produkts, vai, kuru es nezinu, kas tur ir iekšā. Tad es varu ieslēgt šo programmiņu, ar kameru uz šo produktu. Un tad piespiest podziņu, un viņa šo attēlu pārveido tekstā, un arī var saprast, kas tur ir iekšā. Vai tur kafija, vai tēja, vai vēl kaut kas tāds. Vēl arī bankomāti, mums ir Svetbankomāti, kur arī ir runājuši, programma iebūvēta, un tad arī var ikdienā. Citreiz ir vajadzība izņemt naudu, skaidru naudu, un tad var izmantot bankomātu, kurš runā, bet ne visi bankomāti ir aprīkoti ar runas funkciju. Jā, un kam jūs dodat vairāk priekšroku ikdienas dzīvē, komunikācijai ar cilvēkiem vai tehnoloģijām? Es, piemēram, nedodu nekam priekšroku, jo tas abi divi ir vajadzīgi, un arī komunikācija ir svarīga mūsu dzīvēs starp cilvēkiem, un arī tehnoloģijas. Ja nav cita cilvēka blakus, tad viņš nevar palīdzēt, un tad jāizmanto tehnoloģija. Tehnoloģijas, telefonu, datoru un visas pārējās. Jā, es piekritīšu Aleksējam, jo mūsdienās ir ļoti moderni teikt, jā, es vairāk dodu priekšroku komunikācijai ar cilvēkiem, jo tehnoloģijas mūsu dzīvē ir pārāk daudz. Es nepiekrītu, tāpēc, ka, ja nebūtu tehnoloģiju, sadzīve un ikdiena būtu neiedomājama.
Un tāpēc es piekrītu, jā, ka komunikācija ir svarīga un tehnoloģijas ir svarīgas, un nošķirt vienu no otra ir diezgan grūti, un arī komunicējot var izmantot tehnoloģijas. Nevelti ir dažādas programmas tādas kā WhatsApp un Telegram un ļoti daudz tādu programmu, kas palīdz komunicēt arī no attāluma. Tā kā tas viss iet roku rokā. Un varbūt pastāstiet no savas personīgās pieredzes, kas tad būtu šie apgrūtinošie faktori, kas ietekmē tehnoloģiju lietošanu neredzīgam cilvēkam? Vai jūs esat saskārušies ar problēmām? Droši vien attēli internetu mājaslapās. Ļoti daudz ir grafiku attēlu, ko nevar nolasīt ne JAWS, ne NVDA. Un arī ir internetu mājaslapās pogas, ko var nospiest tikai ar pelīti, bet datorpeli mēs neizmantojam. Jā, un es arī tam piekrītu, ir tādas pogas, uzbūvētas mājaslapās dažas vai, nepilnīgi, tā kā visa mājaslapa tur tā uzbūvēta, bet dažas pogas, piemēram, nav pārrakstītas, nav uzrakstīts, tā kā title, kas tas ir, pa pogu. Viņš ekrāna lasītājs vienkārši lasa button, piemēram, poga, un viss. Kas tas pa pogu nevar zināt, jo, kad programmēja šo lapu, tad neuzrakstīja, kas tas pa pogu ir. Tāpat arī visi attēli, tur ir daudz attēlu, un nav pievienots attēliem alternatīvais teksts, kaut kāds tur arī mācību materiāli interneta, kaut kādas mājaslapās ir, bet viņi attēlu veidā šie materiāli. Vai tur arī ir izglītības materiāli, kur dokumenta ir arī ievietoti attēli, un uz attēliem kaut kas ir uzrakstīts, bet, kad pārveidojot ar ekrāna lasītāju, viņš ne visu var pilnīgi bez kļūdām tā kā atpazīt un pārveidot. Tas ir lielas tādas vairākas tādas problēmas. Un arī navigācija, piemēram, nevienmēr ir precīza, un bieži vien programma vedīs tevi pa visīsāko ceļu, bet nav teiks, ka tas ir drošs ceļš, un navigācija, nevienmēr ir precīza, un nevienmēr aizved tur, kur vajag. Jā, tā tad nav līdz galam viss izstrādāts. Un pārējot no iepriekšējās tēmas uz nākamo jautājumu, kādas tehnoloģijas būtu noderīgas jums, bet šajā brīdī nav pieejamas? Piemēram, varbūt atvieglotu darbu ar datoru, es nezinu, varbūt, lai būtu pieejamas tehnoloģijas, lai vadītu datoru ar runu. Ir jau, bet nav līdz galam tik kvalitatīvi izveidot tas, un arī iztulkot latviešu valodā, piemēram, šis runas atpazīšanas tehnoloģija. Es teiktu, būtu forši, ja tiktu izstrādāta aplikācija. Tāda aplikācija bija, bet ļoti neilgu laiku, un tā aplikācija vairs nedarbojas. Aplikācija, kas varētu savienot telefonu ar braila displeju, krietni atvieglotu rakstīšanu telefonā. Lūk, tāda aplikācija bija, Brailleback, bet šī aplikācija nedarbojas. Protams, arī navigācija, kas parādītu drošāku ceļu. Un lieta, ko var pieskaitīt pie tehnoloģijām, ir luksofori ar skaņas iekārtām. Jā, manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi. Un tad pēdējais jautājums, kādu tehnoloģiju attīstību jūs redzat nākotnē? Droši vien mākslīgā intelekta pielietojumu vairāk. Lai gan, protams, tas viss tas, kas ar mums runā, to var pieskaitīt pie mākslīgā intelekta, bet nākotnē droši vien tās būtu krietni dabīgākas balsis, kvalitatīvākas un jā. Es varu arī pafantazēt, es varu iedomāties, ka var arī
iebūvēt internetu galvā, vai, piemēram, lai nevajadzētu katru reizi ieslēgt iekšā datoru vai telefonu un ņemt rokas, ja vajag kaut ko uzzināt. Tā kā mākslīgo intelektu iebūvēt, vai arī būtu laba tehnoloģija, piemēram, elektroniska, jau ir tas tehnoloģijas, kur pieviena pie smadzenēm kameras, videokameras, viņas varbūt nav tik vispār pieejamas un tik plaši attīstītas, kur pieviena pie smadzenēm kameru un caur kameru var redzēt apkārtējo pasauli. Arī tur, piemēram, automašīnas ar mākslīgo intelektu bez tā kā autopilotam mašīnas. Jā. Tā kā tehnoloģijas attīstās, un vēl turpinās attīstīties, un noteikti atvieglos arī mūsu ikdienu. Un, protams, galvenais ir neaizmirst, kā jau iepriekš minējām par komunikāciju ar citiem cilvēkiem. Lūk, tā kā... Un paldies, ka viss tas ir, kas mums jau ir. Visas šīs tehnoloģijas, kas ir mums pieejamas. Pilnībā piekrītu, tas tiešām ļoti atvieglo mūsu ikdienu un ceram arī uz turpmāku tehnoloģiju attīstību. Paldies, ka klausījāties šo podcastu. Tiekamies nākamajā epizodē. Paldies! Projekts Education is Key tiek finansēts ar Eiropas komisijas Erasmus+ maza izmēra partnerību pieaugušo izglītībā, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.